Sveiki, man sauc Žans Titovs, manā Tito laboratorijas YouTube kanālā. Piemēram, putnu gaļu un olas cenas pēdējā laikā pieauga vienkārši nenormāli. Es arī priecājos, ka Latviešu valoda ir saglabājusi savu lomu saziņā, piemēram, ar vecākiem, ģimenes. Pieprasījums pēc labi apmaksātām amatu vietām. Parunāsim par lietām, kas man likās svarīgas. Sabiedriskie mēdīji, traģēdija, man tā valsts budžets un valdība, protams. Bet līdz laikus abonējiet, komentējiet. Ja jums ir iespēja atbalstiet. Sāksim ar plašsaziņas līdzekļiem. Aiziet! Sabiedriskajos mēdījos ir daudz pakāpju uzraudzība. Ir televīzijas, tur valdes padomes, galvenie redaktori, satura redaktori, bla, 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 visādi cilvēki, kas uzrauga visu to sistēmu. Tur Latvijas valsts televīzija un radio tagad vada Zuzana, kurai stājoties amatā bija skandāls. Viņai, man liekas, piešķīra 11,000 mēnešu algu, tur samazināja līdz 10. Ja? Bet, principā, atalgojuma apmērs skaidrs. Un tagad ir Sepls, sabiedrisko elektroniskas plašsaziņas līdzekļu uzraudzības viņu uzrauga. 10 cilvēku sastāvā, maza kompakta organizācija, kaut ko uzrauga, kaut ko dara, un tad viņiem šad un tad viņus ievēl Saeima cits starpā, un Saeima viņus neievēlē divus. Siksni un vēl vienu jaunekli, kuru vārdu un uzvārdu. Es pat negrasos sasprindzināt atmiņu un atcerēties. Viņi ir nostrādājuši, man šķita, ka tur ir 5 gadi, bet Sanai Tuplei, kas ir patreizējā vadītāja, saka, 4 gadi termiņš. Laikam Saeimas laiks, tas varētu būt loģiski. Un viņiem tagad izmaksā kompensācijas 38 laikam tūkstošus. Var sakot, 3 mēnešu kompensācija. Viņu mēnešu alga ir apmēram plus mīnus 5,5 tūkstoši. 4 gadus šie cilvēki saņēma 60,000 gadā. Tātad 120, 240. Kā jūs teicat, man liekas, ka 5 gadu 300, bet 240,000. Latvijas žurnālistikā tādu algu nav. Viņas neeksistē. Varbūt ir uz rokām saskaitāmi spīdekļi, kas saņem, bet es šaubos, vai vispār tādi ir. Visvairāk saņem uzraugi. Un parunāsim par šo lietu izvērtēšanu ar Sanai Tuplei Jegermanu, kur ir patreizajā brīdī Sepla vadītāja. Paskatīsimies, vai tur ir veselais saprāts. Uplēs, man ir jautājums par bijušiem Sepla locekļiem Siksni un Jāni Eglīti. Kamdēļ viņiem taisās izmaksāt un droši vien izmaksās kompensācijas 32,000 apmērā? Tātad padomus locekļiem, kurus neievēlē uz otru termiņu, saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu, pienākas 3 mēnešu kompensācija. Mēs to izmaksājām no padomes budžeta, tik līdz viņi beidz darbu. Tas ir izmaksāts? Jā. Okay. Un šobrīd tas, kas ir iesniegts valdībā, ir nevis mēs prasam kaut kādu papildus līdzekļus, mēs to atradām no sava budžeta, un tad mēs vienkārši jāpārdala iekšējais ar precēm pakalpojumiem un atlīdzību, tāpēc ir valdībā šis pieprasījums. Labi. Jūs atsaucāties uz pašvaldību un valsts amatpersonu likumu, bet šie cilvēki tika ievēlēti no Saeimas. Jā. Ar viņiem noslēdz līgumu uz 5 gadiem. Viņi saņēma apmēram, cik es skatījos pēc amatpersonu deklarācijām, 5,5 un drusku vairāk tūkstošus latus eiro mēnesī. Kāda ir nepieciešamība valstī kompensēt cilvēkiem, kuri neturpina amatus, Saeima izsaka neusticību vai Saeima viņus nevirza vienalga. Viņi 5 gadus nostrādājuši. Nopelnījuši apmēram 5 gadu laikā, es skaitīju 300,000 katrs. Tātad, pirmkārt nav 5 gadi, ir 4. Līgums ar mums neslēdz tie, kas ir ievēlēti amatpersonas, un viņi vienkārši strādā uz Saeimas lēmuma pamata. Bet to paredz, tātad, likumā ierakstīts to paredz, tātad, un par summām es pateikšu, tātad, tās summas tie 5,000 ar kaut ko tā ir pilnā nodokļiem, tā kā, uz rokas faktiski tas ir, Nē, es tikko uzreiz sapraudējos, ka izrādās viņiem vēl nodokļi jāmaksā. Tas, man liekas, tas vispār nav arguments. Mēs operējam ar algām, kas ir oficiāli algas, nevis ar to, ka, tas, kas no algām tiek maksāt nodokļi, to es tāpat zinu. Vai jums liekas tas godīgi? Tās ir jāsadala divās daļās. Tātad es nevaram nepildīt likumu, ja šobrīd tās ir. Es biju pilnīgi cits jautājums. Vai tas ir godīgi?
Visticamāk, es teiktu, ja tā godīgi jāsaka, tas droši vien nav īsti pareizi, un tas iespējams būtu jāpārsaka līdzīgi kā ar izdienas pensijām. Kas jums, vai jūs tagad redzot, ka tas ir negodīgi, jūs kaut ko esat darījuši, lai to labotu un lai tas, teiksim, netiektos uz jums? Nē, es neesmu neko darījis, tāpēc, ka es esmu otro mēnesi. Tas ir daudz. Kā priekšsēdētāji. Jā, man ir daudz arī cits darbu un cits prioritāts. Bet es arī pateikšu, kāpēc visticamāk šis ierobežojums, tā kompensācija ir, tāpēc, ka šis amats, līdzīgi kā ministru amatiem un citiem, ir ierobežojumi, ko var darīt pēc amata beigām. Un es teiktu tā, ka šo sistēmu vajadzētu pārskatīt, bet viņi būtu jāpārskata tādā veidā, ka varbūt tad arī tos ierobežojumus vajag pārskatīt. Sakiet, man lūdzu, man interesē, tad iesim tālāk. Man interesē, jūs uzraugat sabiedriskos medijus un medijas kā tādus. Es skatījos mediju žurnālistu algas. Un žurnālistu algas, ļoti cienījami žurnālistu algas, reti sasniedz vairāk par 3000. Kur jūs skatījāties, kur jums tāda informācija? Tā informācija ir man runājot ar cilvēkiem, kas strādā medijos. Ziniet, ir tādi cilvēki, kas ar mani draudzējās, un viņi saka, cik viņiem ir algas. Es teiktu, ka medijos žurnālistiem tādas ļoti augsts līmeņi ir dažādas algas, un iespējams, ka nav tikai 3000. Tā arī. Tad jums jāizlasa Lauka avīzes rakstu, ka pirms pāris dienām, kur reģionālā medija žurnālisti stāstīja, ka viņi saņem 900 mēnesī. Līdz ar to es pieļauju, ka ir žurnālisti, kas varbūt saņem vairāk, bet privātā medijā cienījams žurnālists, vadot daudz raidījumus, absolūti būdam autoritāte un seja. Viņš saņem 2500. Var sakot, var būt sabiedriskos medijos ir daži žurnālisti, kā Arta Džiga vai Arta Džiga nav sabiedriskajā medijā, vai Elks, vai kas saņem vairāk, bet runājot par radio žurnālistiem, tur ir 1000 apmēram alga, tur nekas vairāk nav. Tas, ko es gribēju jautāt, vai jums neliekās, ka uzraugi saņem daudz pa daudz? Jūs esat uzraugoši institūciju Sepl, vēl ir Nepl. Jūs saņemat pāri pa 5000 eiro mēnesī. Vai jums neliekās, ka... Sakiet man lūdzu, nuplēskot. Jā. Vai jūs kā žurnāliste kādreiz kaut kur esat saņēmuši 5000 eiro mēnesī? Es strādāju līdz šim darbam, tagad padomēju, strādāju komerc medijos, un mana alga bija komerc noslēgums, un to es nevaru atklāt. Tas nebija tas jautājums. Es neprasīju, cik jūs saņēmat. Vai jūs kādreiz esat saņēmuši kā žurnāliste vairāk par 5000? Nē, to es neatbildēšu. Bet atbildiet. Es neprasu, cik jūs saņēmat komercmedijos. Es prasu... Es pateikšu, vai es saņēmu tik vai ne. Nē. Labi, es skatījos jūsu deklarāciju. Jūs nekad neesat saņēmusi neko vairāk par tikai par šādām summām. Un es labi zinu komercmedijas, kur jūs strādājat, un es zinu, ka tur algas ir daudz mazāks par 5500. Labi, paldies par sarunu. Tāda saruna. Un tas ir tas stāsts par mūsu sabiedrību. Mēs sašūtam par lielo padomju, tur padomju cilvēkiem, kas strādā tur lielajās padomēs, saņem milzīgas algas. Žurnālisti, ieskaitot Sanītu Plēt, droši vien noteikti ir rakstījuši par šīm tēmām, kā žurnālisti tur vai citur, kur viņa ir pieredzējuši žurnālisti, protams. Bet tajā brīdī, kad cilvēks nonāk amatā, tad viņš saka, es taču netaisos cīnīties pret savu algu. Man pienākās, man likums to nosaka, kompensācijas nosaka, visu nosaka. Jā, kā teica Ģermans, tā mēs brīvu Latviju neattīstīsim. Mēs visi esam gatavi sašust, ieskaitot mani par Sanītu Plējas algu, par 2 jaunekļu Siksņu, un, kā jau es teicu, neatceros, kuru kompensācijām, kas nepienākās. Bet tajā brīdī, kad es netīšām nonākšu kaut kādā, tā teikšu, šitais gan pienākās. Tāda mēs visi esam. Man liekas, tas ir tā filozofiski, tā lielākā bremze, kāpēc Latvijas valsts neattīstās. Mēs neesam principiāli. Mēs esam principiāli tieši līdz tam brīdim, kamēr mēs nonākam pie silas. Visi principi beigušies, tagad es ēdīšu. Tā, kad es no turienes tikšu izmests, ir daudz bijušie politiķi, tur tādu gan viņu saukt. Tur Andrejs Matīs, bijušais ministrs, sekretārs, un kas viņš nebija satiksmes ministrs.
viens no cilvēkiem, kas atbild par daudzām lietām un neiedzībām, kas ir notikušas satiksmes ministrijā. Tagad viņš raksta rakstus, kāda satiksmes ministrija un kā ir Baltika un kā viņu vajag attīstīt. Tajā brīdī, kad viņš nav vairs pie silas, viņš ir gatavs to visu kritizēt. Liela filozofiska problēma. Padomājiet par to. Tā ir sabiedrība, ko mēs būvējam. Tiesam mēs varam līdz nelabumam lamāt valdību un visus pārējos. Bet tiesam mēs, kas staigā pa šo zemi, beigšu filozofēs. Ejam tālāk. Lieciet laikus, komentējiet, ja jums ir iespēja atbalstīt manu kanālu finansiāli, tad es būšu ļoti priecīgs visiem tiem, kas jau ir atbalstījuši. Liels paldies! Parunāsim par latviešu valodu. Latviešu valodas aizstāvju izrādās ir ļoti daudz Latvijā. Un tad man trāpījās tāda latviešu valodas aģentūra, piemēram. Man trāpījās sižets kultūras šoka raidījumos, Latvijas sabiedriskās televīzijas raidījums, kur jaunieši stāsta, ka viņi ir pārgājuši uz angļu valodu no latviešu valodas. Man liekas, tas sižets bija drusku pārspīlēts. Es nejūtu sabiedrībā tik lielu pārēju uz angļu valodu skolās, kad bērni runā tikai angliski. Bet man nav arī jēgas neticēt. Man liekas, ka varbūt skolēni runā angliski skolās, lai viņus skolotāji nesaprast, ņemot vērā, ka skolotāji parasti vecāka gada gājuma cilvēki un nevienmēr saprot angliski, tad varbūt skolēni. Bet, mans 13-gadīgais bērns runā 3 valodās, latviešu, angļu, krievu, bet es neesmu dzirdējis, ka viņi savā starpā draugiem runā angliski. Bet ne par to stāst. Ir Latviešu valodas aģentūra. 25 cilvēki nodarbojās ar uzraudzību, skatīšanos, tur metodikas, skolotāji, blablabla, tur 25 cilvēki, tas ir daudz. Neko daudz viņi nesaņem. Ja runā par algām, tad vadītāji kaut kur 3500, pārējie tur uz leju. Bet kas mani sajūsmināja, tas kultūras šoka sižets. Paklausieties. Latviešu valodas aģentūras pētījums par jauniešu valodu Latvijā atklāja, ka angļu valoda ir dominējošā virtuālajā komunikācijā. Pētījums, kurā kā izvēle gan nav pretnostatīta krievu valoda, liecina, latviešu valodai vislabākās pozīcijas ir mājas vidē. Tas notiek visā pasaulē. Angļu valoda ienāk arī citās valstīs jauniešu saziņā. Bet es arī priecājos, ka latviešu valoda ir saglabājusi savu lomu saziņā, piemēram, ar vecākiem, ģimeni. Tātad. Ir Latviešu valodas aģentūra, kas tiek finansēta no budžeta, un speciāliste saka, ka ir latviešu valodas pētījums, kas saka, ka angļu valoda ir, bet tas viss ir normāli, visā pasaulē tas notiek, un man ir prieks, saka viņa, ka valoda paliek ģimenēs, un ka valodu cilvēki runā ar vecākiem savā starpā, bērni ar vecākiem latviski. Un tas īstenībā ir drausmīgi. Tas, ka tas cilvēks, tā meitene kaut ko tā stāsta. Īstenībā, Krieva okupācija to ļoti gribēja un 50 gadus pie tā strādāja, lai latviešu valoda aizietu ģimenēs, tur tikai latviski runāt, pēc tam arī no ģimenēm viņa pazustu un iznīktu. Skatāmies Latviešu valodas aģentūras mērķi un uzdevumi. Tātad, Latviešu valodas aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas, Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību. Analizēt latviešu valodas, valsts valodas situāciju, sociālo un lingvistisko procesu dinamiku, nodrošināt atbalstu latviešu valodas apguvēju Latvijā un ārvalstīs, paaugstināt latviešu valodas konkurētspēju Latvijā un pasaulē. Lai īstenot funkcijas, mums ir jāsaņem nauda un mēs tur strādāsim, bet neko jums nestāstīsim. Un tā, kad visi tā rezultātā priecāsimies par to, ka latviešu valoda ir saglabājusies ģimenēs. Veselais saprāts saka, draugi mīļie, varbūt kaut kas tur jāmaina. Cits starpā, kas vienmēr ir interesanti ar šādām organizācijām, vēl arī ar citu organizāciju, par kuru stāstīšu vēlāk, ļoti sarežģīta komunikācija. Ļoti grūti viņus sazvanīt. Praktiski nav telefona, ir kaut kāda telefona, var runāt par visu. Bet tikko parādās jautājums par budžetu un par iepirkumiem, viss to nevar dabūt, tas ir tur Lursaftā pieejams, meklējiet paši mūs.
Un, ja teiksim, Latviešu valodas aģentūra, tur tiešām tāda mājaslapa skaties, kaut kāds gada pārskats, tur kaut kādi pētījumi, tur ir smukas bildes, kur tur garas, lielas, un var redzēt, ka cilvēki ir ieguldījušies pētīt. Bet es baidos, ka latviešu valodu nevarēs saglabāt, ja būs šitādas organizācijas, kas pēta, un kā rezultātā viņi ir priecīgi, ka latviešu valoda ir saglabājusies ģimenē. Tur kaut kas neiet kopā ar veselo saprātu. Ja par latviešu valodas aizstāvību gan jau nāksies runāt vēl un vēl. Jebkurā gadījumā tas, ko es teicu jau sen, latviešu valoda patreiz apdraud angļu valodu un daudz mazāk krievu valodu. Un tas, ka Latvijas valsts nenormāli grib cīnīties ar krievu valodu, aizmirstot, ka apdraudējums nāk no pavisam citas puses, liek aizdomāties par to cilvēku, kas pārvalda mūsu valsti veselo saprātu. Mēs neapdraudam vairs ar krievu valodu, latviešu valodu. Lieciet laikus, abonējiet, komentējiet, iespēju atbalstiet. Paldies visiem, kas atbalsta. Kā jūs spējat? Abonēšana, laiki, skatīšanās, komentēšana, naudas pārskaitīšana. Visas šīs lietas palīdz attīstīt kanālu. Ejam tālāk, turpināsim skatīties un klausīties manas absolūti gudrās domas. Nebeidz pārsteigt mūžīgā gaušanās par to, ka ir milzīgas valsts uzņēmuma padomes. Tikko mēs par to sašatām jau visādās valsts aģentūrās un seplos, neplos un tā tālāk. Un valsts kontrole to pēta un atzīst, ka ārprāts Loto uzņēmumam ir meita, kas nodarbojas ar balvu pirkšanu, un vai tāda meita ir vajadzīga. Paskatīsimies. Ja tam pašam Latvijas Loto vēl meita tikai šo balvu iepirkšanai, vai tiešām ir nepieciešams. Ja, tā kā reizēm ir tāda sajūta, ka tiek ar šīm dažādām sīkām kapitāla sabiedrībām nodrošināts tāds varas elites pieprasījums pēc labi apmaksātām amatu vietām. Skaists atzinums no valsts kontroles padomes loceklis. Skaists, patiess, saprotams. Tikai tā problēma ir, ka ar Loto meitas uzņēmumu viņi cīnās jau gadus 10. Valsts kontrole kaut ko raksta, Loto kaut ko atraksta, un var sakot, tas ir nebeidzamais stāsts, tāpēc, ka viņi apkalpo to meitu. Apkalpo tur ne tikai tur balvu pirkšanu, bet arī nekustamās īpašumus. Un man atliek uzdot vēlreiz un vēlreiz jautājumu. Ja mums ir visādas valsts kontroles ombudi, gan cilvēku tiesību ombudi, gan sabiedrisko mediju ombudi, žurnālistikas ombudi, tad man ļoti gribētos, lai šīs organizācijas būtu pietiekami autoritīvas, lai viņu lēmumi tiktu vai izpildīti, vai pārsūdzēti tiesā, un tad nosacītā Loto, piemēram, varētu tiesāties ar valsts kontroli, uzskatot, ka kontrolē nav taisnības. Tas ir iespējams, mēs esam tiesiskā valstī, Loto ir uzņēmums galu galā, kas pelna, un varbūt valsts kontrole kļūdās. Bet mums ir savādāk. Mums ir organizācijas, ko mēs uzturam par dārgu naudu. Ombuda, alga, manuprāt, sabiedrisko mediju uzraudzības tajā padomē bija kaut kas 3,5 tūkstoši, man liekas, mēnesī kaut kur parādījās mājaslapā. Nav slikta alga. Uzraugot un tā kā neko nedarot. Valsts kontrole, milzīga organizācija, tur budžets iet miljonos, un es arī varu saprast, ka tās revīzijas, ko viņi veic, ir sarežģītas. Tāpēc, kā jau es teicu, visas organizācijas, daudzas organizācijas ir gatavas runāt par mūsu misiju, ētiku, mērķiem un vēl kaut ko. Bet tikko parādās jautājums, kāds ir jūsu budžets, tā meklējiet tur, Lursaftā, tur kaut kur, tur caur kaut kurien. Kāpēc nevarētu būt tas Latviešu valodas aģentūras budžets? Vienkārši budžets tāpat, kā viņi tur taisa savus visus skaistos pētījumus, bet cik fiziski viņi iztērē naudas gadā? Kāpēc nevar būt sepla budžets naudas gadā? Tur ir kaut kādas atsauces uz finanšu ministrijas budžeta likumiem. Budžeta likums ir apmēram šitās, un teorētiski, protams, noteikti varu atrast. Bet kāpēc jūs, draugi, mīļie, kaunaties no tā? Ja jums ir budžets, es nezinu, tur miljons. Jā, mūsu budžets ir miljons, un mēs no tā nekaunamies. Valsts mums tur, vienalga, kurā organizācija. Miljons, 2, 3, vienalga. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu darbs ir jēdzīgs,
Kāpēc jūs kaunaties no sava atalgojuma, no saviem budžetiem, no saviem tēriņiem, no saviem iepirkumiem? Iepirkumi ir atsevišķa sadaļa visās tādās latviešu valodas aģentūrās un citās organizācijās. Ir 25 cilvēki, kas kaut ko dara. Metodiķi, tur lingvisti, sociāli lingvisti, kas tur nav gudras profesijas izdomāts. Un ir ārpakalpojumi, kas daisa visādus citādus pētījumus. Un tur tā nauda uz redzēšanos. Lieciet laikus un skatieties manu kanālu turpmāk arī. Un abonējiet, ja jums tas ir interesanti. Ja jums interesē komentēt, ar prieku lasīšu ziņas. Paldies, ka skatāties. Lieciet laikus un abonējiet. Parunāsim par absurdiem. Valsts ir nonākusi tādā nelielā krīzē. Visi prasa, vai Siliņas valdība kritīs vai nekritīs. Es saku, ka nekritīs, ja nav kur krist, bet dzīve rādīs. Bet, kas man patīk, budžets. Ja budžets iestrēga uz Stambulas konvenciju. Krišķot pēc Stambulas konvenciju to neviens saprast nevar. Bet kaut kā tur viss tā kā. Un tad ir Valainis ar savām pārtikas cenām. Un viņš tur cīnās par pārtikas cenu samazināšanu. Un viņš saka, ka ir kaut kāds minimālais grozs. Es nezinu, kur viņš ir veikalos nolikts. Droši vien ir kaut kāds, kur kaut kas ir samazinājies. Un tad ir Finanšu uzraudzības padomes locekle Steinbuka. Ļoti gudra sieviete, ļoti pieredzējusi sieviete Latvijas bankas padomē. Viņa vai nu bija, vai nu ir. Vienalga. Un ko viņa saka par pārtikas cenām? Un, ja mēs paskatāmies uz tām pārtikas precēm kā olas, kā putnu gaļa, maize, piens vai ne, piemēram, putnu gaļa un olas cenas pēdējā laikā pieauga vienkārši nenormāli. Par kaut kādiem 26% vienu mēnešu laikā. Varbūt tas ir saistīts ar to vistu, kas saka labbūtību. Grūti teikt. Mēs par vistām varbūt vairāk rūpējamies nekā par cilvēkiem. Jocīgi, vai ne? Jocīgi tas, ka valdība tur pirms kāda brīža arī paziņoja, ka viņiem liekas, ka pārtikas cenas ir samazinājušās. Valainis, tur sitot dūris pa krūtīm stāsta, ka kaut kas tur ir samazinājies. Bet viens cilvēks tā kā uzrauga, viņš saka 26% mēnesī cenas ir kāpušās olām un putnu gaļai. Jā, lieciet laikus un abonējiet, ejam tālāk. Jā, un daudzi komentētāji, turpinot par valdību, viņi lamā vienotības, tur diktās vienotība, cik tur gadus bijusi pie varas, un viss ir slikta.lv vienotība. Bet vienotība īstenībā Ašrādena personā ir ļoti godīga partija, kas ļoti godīgi vienā no intervijām pēdējās nedēļas laikā pasaka, ka viss jums būs vēl sūdīgāk. Jo mums ir parādījušās divas pozīcijas, kuras mums jāpalielina. Aizsardzība, bez šaubām, un parāda apkalpošana. Mēs esam vienotība aizņēmušies tik daudz, ka, lai tagad to parādu apkalpotu, es neturos tur pāri miljardiem, jo, man liekas, ir tikai parāda apkalpošanai. Parāds pats nesamazinās procentiem. Ja kāds cilvēks ir kredīti ņēmis, tad viņš saprot. Ja viņš maksā tikai procentus, tad tā pamatmasa paliek tāda pati. Bet procentos mēs maksāsim miljardu. Un viņš saka, veselībai nebūs nekā. Nākamajos gados vajag 300 miljonus. Neiespējamā misija. Visas pārējās ministrijas relatīvi samazinās savus izdevumus. Gan jāsaprot, ko nozīmē relatīvi. Tas nenozīmē, ka samazināsies. Tas nozīmē, ka nepieaugs tik strauji kā agrāk. Tā kā, visa tā valdības domāšana ir tāda sarežģīta. Viņiem budžets palielinās par miljardu, bet viņi uzskata, ka viņi ir samazinājuši par 170 miljoniem. Tur tāda valdības veselā saprāta esamība, skaidrojot piristiskiem metodēm, ka mēs neko nesamazināsim. Nebūs mums nekādas cīņas ar birokrātiju, neko mēs netaisimies tas samazināt. Vismaz valsts pārvaldē mēs tērēsim tik, cik tērējam. Ministrs Delfu, nevis rakstā, bet intervijā, to ļoti godīgi pasaka. Ticiet viņam. Pēc tam jūs brīnaties. Īstenībā pirms vēlēšanām, gadu pirms vēlēšanām, ministrs pasaka to. Kāpēc jūs pēc gada brīnīsieties, ka tas notiks? Mīļie cilvēki, lietojiet veselo saprātu. Ejam tālāk. Starp citu, nezinu, ziņa smuka, jauka ziņa,
Es nezinu, cik tur liels nopelns ir Valēnim, bet jebkurā gadījumā valdībai, ka Latvijā būvēs munīcijas rūpnīcu, Vācija kaut kā 200 miljoni investīcijas, kas ir, manuprāt, daudz, un ražos eksporta spējīgu preci, gan nodrošinās mūsu munīciju, gan arī varēs eksportēt un pārdot to. Ņemot, kā ir moderni teikt, mūsdienu ģeopolitiskos apstākļus, manuprāt, ļoti laba lieta. Tas nākot vēl klāt tam, ka tur bija Zviedri kaut kādi, kas investējas patronās, un labi, tur bija maza afēra no Kariņa skolas biedra puses. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs ražošanu šeit sāksim, tas nav slikti. Tas neko neglābs, bet patreizajā pasaulē ieroči, munīcija ir eksportspējīga prece. Tad sāksim pelnīt uz to, kāpēc vienmēr kāds cits nopelna uz karu. Nopelnīsim arī mēs. Galu galā. Aizstāvēt sev jāmāk. Traģēdija Imantā. 2 pusaudzes brauc ar kaut kādu skrējriteni, mopēdu. Un sadūrās ar vilcienu, aizgāja bojā līdzjūtību visiem tuviniekiem. Bet interesanti, ka vienmēr ir skatīties pēc tādām traģēdijām uz sabiedrības reakciju. Un sabiedrības reakcija ļoti bieži ir tāda, patreizajā brīdī arī, valdība vainīga. Nav pieņemti noteikumi, tur vēl kaut kas, un tas ir ārprāts, vajag samazināt. Kleinbergs mērs pieņem lēmumu, viņš griežās patērētāju tiesību aizsardzības centrā un to raid mopēdus vai kas viņi tur ir, aizliedz. Tagad viņi esot aizliegti. Pirmkārt, man gribās teikt, ka tie nav vienīgie. Ja jūs aizliedzat tikai vienu sadaļu, tad tas ir kā nav pareizi, tad aizliedziet visu. Bet, protams, pats raid pārstāvis arī nebeidz pārsteigt. Ko viņš saka? Var sakot, lai tikai saprotu, lai tur noīrēts to mopēdu, tad tev kaut kas tur ir jāparāda, jānopīkstina. Un ko viņš saka? Pakāpeniski ieviešam papildu verifikāciju mehānismus, kas ļaus stingrāk kontrolēt šo nosacījumu par to, lai tie mopēdi nebūtu pieejami nepilngadīgiem. Tomēr realitātei pastāv situācija, kad nepilngadīgie izmanto vecāku vai citu personu datus. Mēs aktīvi meklējam tehniskos un juridiskos risinājumus, lai šādus gadījumus samazinātu līdz minimumam. To starp apsvarot dokumentu vai maksājumu karšu sasaist ar kontu. Var sakot, cik es saprotu, no šos mopēdus nedrīkst īrēt, izmantot nepilngadīgiem. Tas notiek. Un uzņēmums saka, tā kaut kā sanāca. Mums ir likums par to, ka alkoholu nedrīkst pārdot, es neatceros, no 18 līdz 18 vai no 21 gadu vienalga. Tad iedomājieties, ka viens alkohola veikals vienkārši pārdotu 13-gadīgam pusaudzim šņabi. Un teikt, kaut kā tā sanāca. Viņš iedeva naudu, teica, ka tas ir vecākiem, un es viņiem pārdevu. Mums tā sanāca. Ja uzņēmums nespēja pildīt likuma prasības, tad uzņēmumu ir jāsūda, un šeit viss ir kārtībā. Bet tomēr, atgriežoties pie tās traģēdijas, nav jau tā, ka mēs kā sabiedrība to neredzējām. Nav jau tā, ka sabiedrība nezina, ka pusauģi izmanto šos visus skrējriteņus un mopēdus nelikumīgi, izmantojot, kā saka šīs pārstāvis, vecāku kartes. Tiesa mēs, kas visu to redzēja, un sašuta. Mēs sašutām. Bet mēs neizmantojam veselo saprātu un neprasījām no saviem politiķiem, lai viņi maina šo situāciju. Un jāsaka, ka politiķi jau ir atkarīgi no sabiedrības tā vai citādi. Un ja viņi nejūta šo spiedienu, tad viņi arī nepieņēma lēmumus. Nevajag aizmirst arī, ka šie ir uzņēmēji arī spiež dažkārt uz valdībām un varas vīriem. Nedrīkst taču aizliegt uzņēmēju darbību ir svēta, mēs maksājam nodokļus, mēs jūs uzturam, tāpēc 2 meitenes aizgāja bojā. Tas, ko es gribu teikt, ne tikai valdība dažkārt ir vainīga mūsu traģēdijās. Ļoti bieži mēs paši to pieļaujam. Mēs paši
palielinām algas tur visādiem padomus locekļiem, mēs radām visādas valodas aģentūras, mēs radām visādas darba vietas, kuras ir bezjēdzīgas, bet tā kā mēs tur paši strādājam, tad mēs sakam, šis ir normāli, šis ir beidz. Tas ir ok. Un, ja es pareizi atceros, es par to runāju arī pirms gada, man liekas, Parīzē aizliedza īrēt šitos visus skrējriteņus. Pats tu varēji braukt, izmantoja, protams, ievērēt noteikumus, bet īrētie tikai aizliegt. Tāpēc, ka īrētiem uzvedās bīstamāk, un šīs traģēdijas to pierāda. Bēdīga situācija, bet, diemžēl, manā skatījumā mēs visi par to esam atbildīgi. Ne tikai valdība. Arī mēs par to, ka mēs nepieprasījām valdībai aizliegt šādas lietas, ka mēs redzējām tos bērnus, kas brauc ar tiem skrējriteņiem un mopēdiem. Mēs redzējām, ka tam bērnam nav 18 gadu. Mēs neapstādinājām, pašvaldības policija arī, es nezinu, cik viņi ir kaut kāds tāds bērnus sodījusi, diez vai. Negribu turpināt moralizēt, bet aicinu visus domāt ne tikai par valdības sūdīgo darbu un ierēģņu tur, nespēja kaut ko izdarīt, bet arī padomāt par pašu sabiedrības atbildību par to, ko mēs darām. Mēs būvējam savu valsti. Un mēs viņu būvēsim mūžīgi, es ceru. Un nevajag domāt, ka valsti Latvija uzbūvēs Siliņa vai kāds, vienalga kāds. Siliņa, Šlesers, Rosļakovs, vienalga kāds politiķis. Nē. Valsti būvēsim mēs. Mēs pasūtam mūziku, mēs pasūtam likumus, un mūsu pienākums ir panākt to, ka valdība strādā. To, ko viņi sadzirdēs no mums, tā viņi arī darīs. Ticiet man, tā tas strādā demokrātijā. Lieciet laiku, abonējiet, ejam no šīs bēdīgās tēmas prom uz vēl kādu. Tā arī nekas jautrs. Par mazām jautrām lietām, kas izdēļo dzīvi un dod, dažus krāsainus pleķīšus visā mūsu dzīvē. Knāps zaudē strīdā ar tiesnesi. Lietas būtība ir tāda, ka tur kaut kādā gadā 17. gada novembrī un 20. gada novembrī tiesnesis brīvajā laikā, atvaļinājuma laikā strādāja kaut kādā Danijas kažogātas rūpnīcā. Un Knābi ieskatā, taču nav pieļaujams savienot to samatus, un nevis samatus, bet darbu, un tāpēc mēģināja viņu sodīt. Es nezinu, kāds tur bija noteiktais vai piedāvātais sods. Viņš nopelnīja 4 atvaļinājuma laikā, tiesnesis nopelnīja vairāk nekā 11 000 eiro. 4 atvaļinājumi, 4 mēneši, 11 dalām ar 4. Jā. Nekas daudz tur nav, vai ne? Nožēlojumi šajā ziņā ir daudzas šķautnes. Pirmkārt, ka Knāps ar vispār tādām lietām nodarbojas, jo tas, ka tiesnesis brīvajā laikā, atvaļinājuma laikā kaut kur piestrādā, Knābam, kas tur pa lietu, galu galā. Ja viņš nepiestrādā galu galā, pat ne Latvijā, viņš piestrādā ārzemēs. Knāps ar to nodarbojās vairākus gadus, tiesa noslogota, tiesa arī, un tad tiesneši teiks, jā, mums ir tāda noslodze. Protams, ka jūs ar tādiem sodiem nodarbojaties, un mums noslodze būs liela. Bet vēl īstenībā bēdīgāk ir tas, ka Latvijas valsts tiesnesis ir spiests braukt uz Dāniju, strādāt kažokādas rūpnīcā. Diez vai tas ir kaut kāds tāds baigi patīkamais darbs. Un diez vai tas tiesnesis to dara tāpēc, ka viņam baigi gribās sagraizīt tur dzīvniekus un tur kažokādas kaut kādas tur tīrīt vai ko, es nezinu, kas kažokādas rūpnīcās notiek. Acīm redzot, viņam vajadzēja naudu. Acīm redzot, valsts viņam kā tiesnesim nespēja samaksāt pietiekami, lai viņš uzturētu savu ģimeni un dzīvotu, vismaz vidējā līmenī. Bet kažokādas viņš nedrīkst. Ziniet, ko paskatīsimies tiesneša amatpersonas deklarāciju. Jā, īstenībā Renārs Jūrmals nebūs nemaz tāds vienkāršs cilvēks. Un tad Knābam citi jautājumi parādās. Es pastāvos deklarācijā, viņam ir, es teiktu, 20, 30, varbūt ap 30, varbūt 40 slinkums skaitīt, visādi veidi mašīnas, ko viņš pērk un pārdod, tur parādās un neparādās, visādas. Piekam mašīnas lētas. Īpašnieku maina ar pieteikumu, kaut kāds
Hyundais par 2000. Viņam parādās kaut kādi 12 visādi veida nekustamie īpašumi. Pelna, nu jau viņš var salīdzināt ar Sanai Tuplē, apmēram tikpat viņš pelna. Bet es domāju, no tiesa administrācijas kā tiesnesis. Ja tiesnesis nodarbojās ar saimniecisko darbību, pārdodot nekustamos īpašumus un zemi, tad man šķiet, ka tur gan Knāps varētu tā kā savu aci paskatīties. Savukārt, par kažogu zvēriem kauns visai tiesu sistēmai. Bet, jā, interesanti. Knāps Vits, taču var paskatīties, kā tiesnese īpašumā ir 40 automašīnas, kuras tur maina īpašniekus. Tas nozīmē saimniecisko darbību, man tā šķiet. Labi, ejam tālāk pie krāsainiem pleķīšiem. Valsts karogs. Carnikavas dome, Ādažu pagastā tur personās sodīja vienu cilvēku par to, ka viņš pie sava īpašuma karogu mastā bija uzvilcis 2 karogus – Latvijas augšā un Ukrainas zemāk. Un tas esot pārkāpums, jo nekur nav rakstīts, ka tas ir atļauts. Tad pietiekami gudri juristi saka, ka vispār viss ir atļauts, kas nav aizliegts. Privāti īpašniekam tieši valsts uzņēmumiem ir savādāk. Viņi var darīt tikai to, kas ir atļauts. Bet, jebkurā gadījumā, smieklīgs gadījums, tas karogs cits starpā, tā saprast, viņš 4 gadus tie abi karogi tur karājās. Cilvēks acīm redzot izrāda savu solidaritāti ar Ukraiņiem. Bet valsts policija nolēma viņu sodīt 2 reizes, 200 eiro un 700 eiro sods. Absurds. Kauns, Carnikavas pagastam droši vien, ka tas ir personiskais konflikts starp kaut kādu pašvaldības policiju vai darbiniekiem un to cilvēku. Bet veselais saprāts saka, ka tā nedrīkst darīt. Paskatīsimies, ko jūs esat pakomentējuši un pakomentēsim. Es pakomentēšu jūsu komentārus. Tātad, Čarda 12. Es domāju, ka amatpersonu lērums pastāv tam, lai tādi kā tu varētu pļirkstēt par naudas izšķērdēšanu un korupciju, citādi runāt nebūtu par ko. Jā, es par to runāšu un ceru, ka mani vārdi kādreiz arī dažkārt iedarbojās un visa tā pleparēšana un neiedzības mazinās. Es tā ceru. Bet, jā, runāšu. Paldies par vārdiem attiecībā uz sabiedriskiem mēdījiem. Tie gan mēģina iebarot skatītājiem, klausītājiem otršķirīgu informāciju, jo paši ir slinki paskatīties, cik vakar ziņās informācija par Latviju un cik par citām valstīm. Cilvēki vairāk zina par to, kas notiek Indijā vai Itālijā, nekā kas notiek Latvijā. Tas ir stāsts par zvēru viesnīcu Romā, šķiet, kur tiešām bija sižets par to, ka Romas lidostā ir suņiem viesnīca. Es atvainojos. Suņu viesnīca pastāv gadu desmitiem, tas nav notikums. Tikai gribās pateikt, ka tas nebija sabiedriskais mēdījis. Tas bija privātais, tas bija, manuprāt, no 900 sekundēm. Ar to es gribēju teikt, ka daudzi žurnālisti ir slinki, viņi piepilda ēteru ar pseido ziņām. Un, tas ir tāpēc, ka uzraugi mums saņem daudz, žurnālisti maz. Tad arī nebrīnīties, ka mēs skatīsimies nevis svarīgas ziņas, bet ziņas par to, vai Romā ir vai nav suņu viesnīca. Āvens nedod jums mieru, protams. Jāatgādina, Āvens nenāk kā investors, bet gan nāk kā 90. gada kriminālā autoritāte. Faktiski darbojās ar hibrīdu metodēm. Uzjautrinoši ir tas fakts, ka Krauklis afērists Valkas mērogā bija kā starpnieks, kurš atnesa šo ziņu, ka Āvens faktiski grib nopirkt valdību. Otrkārt, Āvens ir, negribu teikt vārdu, maka turētājs, kurš arī atradās pie Putina, kad pasludināja iebrukumu Ukrainā. Līdz ar to parādās pret Āvenu sankcijas, tāpēc parādās no Kremļa atbalstītāja puses aktivitātes, kurš vērstas pret ārlietu ministriju un vēl valsts drošības iestādēm vēlreiz jāķerās klāt pie izmeklēšanas. Cik likumīgi Āvens ieguva pilsonības, starp citu nav dzirdējis, ka viņš būtu atteicies no Krievijas pilsonības. Valsts iestādes var skatīt, cik daudz viņi grib. Manā skatījumā viņa Latvijas pilsonība, bet līdz tam brīdim, kamēr tā Latvijas pilsonība eksistē, es uzskatīšu un uzskatu, ka Āvens ir valsts resurss kā pilsonis, tāpēc, ka viņam ir daudz naudas, viņam ir problēmas. Līdz ar to cīniski runājot, valsts var mēģināt
sastrādāties ar viņu. Cik es zinu, vispēc pēc publiskās informācijas, viņam aktīvi Krievijā vairs nav. Viņam ir sankcionēti aktīvi ārzemēs kaut kādi tur. Tajos brīžos, kad sākās miljardi, tad mans prāts tur nestrādā. Cik es zinu, kara laikā viņa īpašums ir pieaudzis, nevis samazinājies. Tāpēc, ka arestētie īpašumi jau nav dolāru kaudzes. Arestētie īpašumi ir kaut kādas daļas, kaut kādās uzņēmumos, fondos un tā tālāk. Un tās daļas kļūst dārgākas. Viņas ir sankcionētas, saviens netiek klāt, tas skaidrs, bet viņas kļūst vērtīgākas. Bieži vien. Tā kā baidīties no aveniem mēs varam, bet es piedāvātu izmantot. Tur arī Žaklīna Cinovska bija uzrakstījusi, ka tur jādomā, ja avens ienāks kā investors, tāpēc tam viņš diktēs noteikumus. Pēc Žaklīnas Cinovskas loģikas mums būtu jāizvēlas no jebkādiem privātiem investoriem. Saka EMA2. Kas tev ir jocīgi? Vienalga. EMA2. Jā, visi tādā domāšanā, jebkurš investors var ietekmēt. Un viņš arī ietekmē. Kā mēs redzam traģēdiju Imantā, tad tie investori, kas nopirka tos mopēdus, darbojās neskatoties to, ka viņi neievēroja noteikumus. Bet tāpēc ir jābūt valsts un investoru balansam. Valstī ir jāprot šādas lietas apsaimniekot un valdīt. Redziet, ir jau atšķirīgas lietas. Vara ir gan nauda, un vara ir vēlētas amatpersonas. Abas divas ir varas. Kurš māk labāk izmantot, kurš arī uzvar. Ja investors, tad vainojot varu, nevis investoru, ka viņš mēģina nopelnīt. Tā, runājot par alumīniju cūku, tad jau Rēckas dziesma arī var palikt zem tās pašas kategorijas. Par to Absalonu un Žākaus tādiem meža dīvainiešu iesniegumiem valsts iestādēm ir jātērē laiks un nauda. Pilnīgi piekrīt. Viens idiots var uzdot 100 jautājumus, kad neviena valsts pārvalde ar to netiks galā. To starp citu parasti izmanto Lato labs. Visu cieņu Edmundam Absalonam, uzticos viņa domāšanai un darbībai sabiedrības labā. Viņš ir patiesi pieklājīgs un inteliģents cilvēks un ticu, ka viņam viss izdosies. Dan Tito, jūsu izteikumi, manuprāt, nebija atbilstoši ombuda lomai un sabiedrības gaidām. Būtu svarīgi saglabāt cieņpilnu un profesionālu attieksmi, veiksmi. Paldies par veiksmi. Satiku Absalonu fiziski, tāpēc, ka mēs sēžam vienā mājā. Viņš teica, ka viss kārtībā. Viņam nebija nekāda pretenzija. Vismaz, verbāli viņš pateica, ka viss bija cieņpilni un kārtībā. Jā, informācijas atklātības likums paģēra pienākumu sniegt informāciju, kāda prasīja, kurš pilsonis vai žurnālists vai apkopojums. Atteikums var pārsūdzēt tiesā. Piemērs Lato labsas schēma sagatavot copy-paste pieprasījums. Tas aizņem 5-10 minūtes, bet atbilde. Tur ir jāalgo cilvēks, lai tas cilvēks atbildētu pēc būtības, bla, bla, bla. Absalonam atbilde bija par alumīniju cīku uz 8 lapām. Kaut kas tur jādomā, kā racionalizēt. Varbūt tiešām ir vērts izmantot mākslīgo intelektu, lai atbildu Lato labsam. Man patīk, ka Latvija pirmā vietā skaisti runā un kritizē mūsu kreiso valdību, bet ar kolaborantiem mums nebūs pa ceļam. Kolaboranti nekādā veidā nav Latvija pirmajā vietā. Nekādā. Kolaboranti ir apzīmējums cilvēkiem, kuri apzināti sadarbojās ar okupācijas varu. Un kolaboranti var būt tikai okupētā valstī. Mēs neesam okupēti, un līdz ar to Latvijas pirmā vietā var pārtikt, nepatikt, tas vienalga, tas cits jautājums, bet viņi nav kolaboranti. Labi, uz šīs pozitīvās novadas par Latvijas pirmo partiju mēs arī mēģināsim noslēgumu runu teikt. Tātad, lai manu kanālu vairāk skatītos un vairāk arī kaut kādas naudas ienākt, jums jāpalīdz viņu atbalstīt. Lieciet laikus, abonējiet, ja jūs vēl neesat abonējuši. Tas ir ļoti svarīgi YouTube algoritmam. Komentējiet, man tas ir interesanti, un arī YouTube algoritmam tas ir interesanti, jo tad viņi saprot, ka šī ziņa ir izraisījusi cilvēkiem interesi, viņi gatavi komentēt, un tad viņi vairāk izplata. Un, protams, ja jums ir iespēja ziedot naudu, sirsniņa, paldies, kādu summu jūs varat tādu arī ziedojiet. Lielas paldies visiem tiem, kas to ir darījuši. Tiekamies nākamnedēļ.